Labdien! Mēs vienojamies, ka Induls turēs un es runāšu, un pēc tam droši vien otrādi mainīsimies lomām. Tātad Rīga kā Eiropas kultūras galvaspilsēta jau no paša sākuma mēs esam veidojuši kā projektu, kurš tiek veidots iesaistoties visiem tiem, kas to grib veidot. Un tādā nozīmē mūsu interese komunikācija posmā, kas ir viss sagatavošanās posms, ir maksimāli izmantot sociālos tīklus kā instrumentu, lai to darītu. Un es ļoti vispārīgi raksturojot šo te ideju kopumā, izstāstīju arī grupai to, ko mēs vēlamies izdarīt 14. gadā, respektīvi. Mēs vēlamies, lai Esplanādē tiktu atvērta tāda, kā mēs to saucam, Eiropas vai pasaules kultūras informācijas centrs, kur atrastos tāda vieta, kur teiksim, mēs varam gan līdzdarbojoties, piedaloties paši kaut ko veidot, gan uzzināt, gan arī, kur mēs varam redzēt visu to, kas šī gada ietvaros notiek Eiropas kultūras dzīvē, un tādējādi arī gan redzēt sevi Eiropas kopainā, gan Eiropa var redzēt mūsu. Un mēs apstājāmies pie tā, ka šīs idejas, kas tika mestas šeit uz papīra liktas, pēc tam faktiski reducējās uz to, kā ieaicināt auditorijas, dažādas auditorijas, visplašāko auditoriju, kas līdz ar to ir ļoti daudzveidīga auditorija, kā ieaicināt, runāties un attīstīt, teiksim, visu šīs idejas. Bet, te es tagad varētu Indulim nodot. Jā. Principā tā ideja ir tāda, ka mums ir mērķis izveidot kvalitatīvus, interaktīvus video klipus, kas tiktu ievietot YouTube-os un, iespējams, saistošajos sociālajos tīklos, kas savā ziņā stāstītu par svētkiem, kas tuvojās un to mērķi, kas ir jāsasniedz. Ja? Tā pašā momentā, kā pirmais, mums ir rakstīts mājas lapa, ja, kurš šobrīd ir procesā, cik es saprotu, ja? Un viņi tiks veidot, protams, ar īpašu opciju bērniem, kur tiks, teiksim, izvietot informāciju, kas varētu būt saistoša, ja? Kur bērniem būtu iespēja iepazīties, kas viņus sagaida. Ja? Tā pašā momentā viņi būtu aktīvi, kur bērni varētu, teiksim, kaut kādu spēles, bez mazai spēlēt un tādas lietas. Ja? Tālāk mēs esam pie konkursa. Ja? Ja. Tātad tas nozīmē to, ka ikvienam ir iespēja piedalīties, ja, tapšanas procesā, ikvienam ir iespēja dot savu tā kā impulsu tam visam. Un, jā, ka principā mēs vēlamies piesaistīt jaunos māksliniekus, jaunos producentus, jaunos kultūras pārstāvjus, kas varētu iesaistīties gan videoklipu veidošanās, gan blogos, gan, teiksim, tas ir profesionāli, kas pārstāv savas sfēras. Un tātad ļoti greizi ideja, kā es teicu, arī ir veidot lotereju, ko piedāvā, teiksim, Rīgas pilsēta, ja? Tur varētu būt ļoti interesanti nosacījumi, ja? Ko teiksim, mūsu viesi, gan latvieši, teiksim, pašā momentā, gan viesi varētu kaut kādā veidā iegūt sev kaut kādas opcijas, ko piedāvā Rīgas pilsēta uz šiem konkrētiem svētkiem. Ja? Palielam tas ir viss, ko mēs šajās 15 minūtēs savācam. Ja? Paldies!